Mani sauc Arturs Kaimiņš. Manas bērnības pirmās atmiņas man saistās ar Meņģeli, jo tur es pavadīju savus dzīves pirmos gadus. Tagad es gribu iepazīt šo novadu vairāk. Ui, viss kārtībā. Labi, ok. Un te ir cita smarža. Īpaši. Jūti auru. Es mēģinu saprast. Šitas labs, šitu atstāju. Jūs dzirdēju, ko šefs pateica? Tā kā, nē, Pļaunietes kundze nesalauzām, nē, bet Pļaunietes kundze visu. Man pat nekas nav jāsaka. Viss jau notiek. Ziniet, kā kolēģi sauc mums Ausmiņu. Viņa ir pirmā stāva direktori, jo viņi zina visu par visu vienmēr. Ausmiņa ir pirmā stāva direktori. Jā, Ausma Pļaunieca. Jā, un tu esi visa. Jā, bet Ausmiņa ir visu zina. Tu esi direktors mākslas un mūzikas. Kas tas sauc? Skolas sauc? Skola, jā. Okay. Parādi savu kabinetu, lūdzu. Lūdzu. Ok. Atvars vārds Viegala, vārds pareizi. Ok. Tu zini, cik atvēri Latvijā ir? Tagad neatceros, bet nav daudz. 195. Jā, nav daudz. 195. Atvars un Lakstīgala. Daudz varbūt iedomājas, ka tā ir tā kā pseidonīms. Tas ir gan plus, jā, kad vienīgais tāds vārdu uzvārdu salikums pasaulē noteikti. Man šķiet, ka man ir viens no dārgākajiem mikrofonu statīviem, kāds jebkad ir izmantots. Man ir diriģenta kociņš, es pēc tam izstāstīšu, kas tas tāds, kā tas strādā. Es kāpēc gribēju parādīt? Pastieties, jo es pirms tam biju iegājis šeit. Tātad Atvars, Lakstīgala. Jā. Atvars, Lakstīgala. Jā. Tas ir kas? Tā ir viena daļa no man ierakstu kolekcijām. Visur, kur es esmu kā diriģents piedalījies. Ir daudz no šiem albumiem ieguvuši gan arī zelta mikrofonu nominācijas, gan arī saņēmuši zelta mikrofonu. Šeit ir arī viena no manām lielām mūzikas balvām. Nu pat kā skolēnu dziesmu svētkos skolas orķestris manā vadībā ieguva lielo balvu un arī pirmo vietu. Un tā īsumā. Tā īsumā. Mēs garāko versiju iesim, to parādīsim tālāk, kas mums te, kas un kā. Tad tu sēdi un tad tu esi direktors, jā? Te es sēžu un te es esmu direktors, jā, te es varbūt strādāju vairāk ar dokumentiem šeit arī notiek. Sapulces gan ar pedagogiem, gan ar administrāciju. Cik ir skolā darbinieki? Ne, bet skolnieku. Skolā ir nepilns 1000. Tikai? Jā, tas ir ieskaitot gan mūzikas, gan mākslas jomu. Mēs esam 4 ēkās, 3 pilsētās. Šī ēka tika celta kā komunistiskās partijas Ogres rajona. Šeit. Komunistiskās partijas rajona. Jā, tā kā tā komitejas ēka, vai kā. Te bija 80. gados celta ēka. Te bija pilns ar komunistiem. Jā. Tagad te arī ir komunisti? Nē. Es tev jautāju, nezinu. Vairāk nav. Katrā ziņā zinot, teiksim, manu arī, teiksim, tādu latviskumu un patriotismu un vienkārši nostāju. Es esmu ļoti dziļš patriots, vien īsāk sakot. Satraucies. Uzdeva jautājumu par komunistiem. Bet nē. Tu pirmais, ko tu jautāji, tu jautāji, jūti auru, tā kā jūti, un operators babām. Tā kā momentāli nokrītos. Nē, bet zini, kas interesantākais? Piemēram, mēs te remontus var redzēt, ka dažām klasēm vecās durvis vēl, kas ir no tiem laikiem oriģinālās. Un šeit, kā mūsdienu tehnoloģijas, vajag internetu. Un skolā tas pats Wi-Fi signāls ļoti labs, jā. Bet atsevišķās klasēs ir 0, liekas, ka nav vispār. Jā. Un kā tas var būt, kad ir uzstādīts pie sienas vestibilā Wi-Fi routers, bet klasē nav? Komunisti bija uztaisījuši kaut kādas signālu bloķētājs, jā. Iespējams. Tiešām? Bet tas ir arī mūsu minējums. Kāds izskaidrojums? Nē, nav. Jā, Tā ir vienīgā, pazīst, man pirmā asociācija tā bija.
Aha, nu labi, labāk. Viņa tagad vairāk jau viņi neklausās. Varbūt. Nu, cerams, ka viņi visi jau ir tur. Cienījamie komunisti, ja jūs klausāties, tad uzgrieziet skaļāk. Jā. Un ziniet, ko uzspiediet abonēt un īkšķīt, un kas tur zvanīņš, ja, kas tur ejam tālāk. Šito obligāti cienījamie, ja? Cik ir klases? Aptuveni 40 šeit ir telpas vispār, kā tāds ieskaitot administrāciju, mācību telpas. Bet šis ir konkrēti, jā, šai ēkā. Bet telpas trūkst, visu laiku trūkst telpas. Kādi plāni? Kādi Tu teici, tev pašam 3 mājas ir, ja, tā kā šeit. Ne tev, bet skolā. Skolai, jā. 3 mājas. Skolai ir Un trūkst? 4 mājas, 3 pilsētās. Ok. Un trūkst, jā, gan muzikai, gan mākslā. Bet tu esi atbildīgs par visām 4 mājām? Par 2 mājām gandrīz pilnībā, jā, jo tas ir visā mājā, bet vēl, teiksim, mūsu filiālītēs citās apdzīvotās vietās, kur mēs esam, tur ir mums tikai daļa no ēkas. Tā tu tikai nenogāzies tagad. Okay? Labi. Tad tur brauc tur tā kā šiverēties arī uz turieni. Gan šeit, kur tās ēkas atrodas? Nu, tur ir viena ir Suntažos, viena Ķegumā. Labi. Bet kur paliek vēl 4? Tu teici 4 ēkas. Šeit ir mūzika un šeit ir māksla. Sapratu. Tāds bija domājis, jā. Labi, laipni lūgti. Lūdzu, nāciet. Tā. Ļaunietis kundze, lūdzu mums netraucēt, labi? Šeit, tā kā netaisam vaļā dūrs. Paldies. Tā, šefes nodevu ziņu jūsu vārdā. Ja? Ok. Mums ir uztaisīts spotiņš. Mēs esam šeit jau bijuši tā. Mēs varam mierīgi šeit iekārtoties. Tom tu var pārregulēties, jā? Viedokļi ir teju visu laiku. Pociņā tā nevajadzēs. Tu man neaiztiec. Man ko dzīvīši maksā? 70 eiro. Tas ir dārgāks. Nu, un kas? Nu? Tas labi, ka tu tur nokrīt. Dabīgi. Ļaunietis kundze iestartē. Ļoti labi. Viss notiek. Jo kā daudz. Varam? Tur nav vispār ko gatavoties. Atver. Nu, jā. Zini, es nezinu, kā tu to esi dabūjis gatavu, bet tu esi Latvijā, manuprāt, viens no slavenākajiem diriģentiem. Jā, varētu tā teikt. Piekrīti? Varētu tā teikt. Varētu tā Jā. teikt, jā. Bet... Tajā mūzikas pasaulē tevi pazīst. Tev ir vārds, Jā, vai ne? jā, Jā. Cienījamais Atvar Lakstīgam. jā. Kādā veidā var dabūt gatavu lietu, ka Wikipēdijā ir rakstīts The page Atvars Lakstīgā does not exist. Kā? Pasaki, kā? Vienkārši par tevi nav. Ir visādi raksti tur kaut kādos portālos, tur, kur tas, bet nav internetā Atvars Lakstīgā. Vai to gatavu? Kā es to dabūju gatavu? Jā, pastāsti. Nē, mājaslapa ir. Nē, Mājaslapa ir izlaicīgi Wikipēdija. slēgta. Wikipēdija. Wikipēdijā taču jābūt Wikipēdijā visi. Es pateikšu tev godīgi, nekad neesmu meklējis Wikipēdijas meklētājā savu vārdu. Es pat to nezināju. Tagad tu zini, ka tu Tagad tur es to neesi. zinu. Tagad tev ierakstīs iekšā. Jā. Uzreiz kāds rakstīs. Okay. Bet tu paprasti gudrajam, ChatGPT. Nē. Wikipēdijā. Tur gan kaut kas ir, man liekas. Nē. Tas var jau atrast. Bet teiksim, Jā. tas, ka Wikipēdijā tu neesi, man bija liels pārsteigums. Liels pārsteigums. Tev ir sieva, meita, dēls. Jā, Sieva violniece, jā. meita violniece. Arī meita. Jā, un dēls, kāds bija mūzikas instruments? Dēls. Diriģents. Dēls diriģents, jā. Dēlam 18 gadi, jā, viņš ir Rīgas Doma korskolā. Tev tur tā diezgan muzikāli viss notiek. Viss, jā. Visi, teiksim tā. Profesionāļi vai topošie profesionāļi? Man rokās ir profesionāla diriģenta Nūjiņa. Pareizi es saku Nūjiņa? Jā, Zizlis. Zizlis. Jā. Man gan asociējās vairāk ar tur Harry Potteru visām tām lietām, bet tas tāpēc, ka es vienkārši esmu no citas pasaules, tā teikt, ne no mūzikas. Man ļoti pārsteidz tas, ka šāds Zizlis maksā 70 eiro. Līdz, jā. Lūdzu.
izrādās, ka viņam ir atvers rādīja, ka parāda, ka, lūdzu, tev Nu, sanāks. jā, lai pareizais balans būtu. Atveram ir pianista boksera pirksti. Jā. Šis ir Stanley and Sons. Stenvei Jensens. Es lasu tā kā, piedod. Tātad, tās nav klavieres, tās ir klavieres, ne, tās nav klavieres. Koncerta flīģelis varētu tā Flīģelis tas Jā. saucās. Okay. Flīģelis vienīgais pilsētā. Visā novadā Stenveis. Visā novadā. Jā. Tad, kas man vēl interesanti likās, jo es atceros, ka vienmēr ir, tikko kā tu pakustini to instrumentu, šīs te, tad viņš tā kā atskaņojās, un tev ir šeit skolā, tev ir skaņotājs, Jā. un cik tev ir instrumenti ar šiem te? Aptuveni 80 klavieres. Tikai? Es nepateikšu. Jā, 80 klavieres. Jā. Uz 1000 studentiem. Skolniekiem. Jā, ja tā precizējam, tad tomēr lielākā daļa šeit sanāk mākslinieki. Jā. Jā, jo tā profesionālā ievirze, mums ir divas jomas. Viena ir profesionālā ievirze, kur tu ej ar visiem priekšmetiem pilnu programmu, lai saņemtu diplomu un sagatavo tevi iestāju eksāmeniem mūzikas vidusskolā vai kādā citā kultūra izglītības iestādē, kas ir vidējās pakāpes jau. Un ir interešu izglītības programmas, kad tu nāc tikai reizi nedēļā, apgūsti zīmēšanu, veidošanu vai arī kādu instrumentu spēli, bet tev beigās nav par to. Tas ir vairāk kā pulciņš vienkārši. Un tas varbūt veido to lielo skaitu, jo vairāk kā 200 ir tikai šie interešu. Jo tas skaits visu laiku mainās tiešām. Man tā kā ir arī filiāles un vairākas tās programmu realizācijas vietas, tad mēs esam dažādās. Tātad tev ir nodaļas. Taustiņu instrumentu spēles nodaļa, Jā. stīgu, daudz stīgu instrumentu spēles nodaļa, stīgu, lociņu instrumentu nodaļa, vokālā mūzika, kora klase, Jā. mūzikas teorijas nodaļa. Jā, Tas viss ir par mūziku. tas ir pa mūziku, jā. Okay. Un tāpēc tā ir tā kā mūzikas skola nosaukumā. Jā, Tāda ir māksla. Tev ir 2 skolas vienā. jā, Pareizi? Jā. Un tajā mākslā, respektīvi, ja šeit es nosaucu šīs te nodaļas, jā. tad mākslā ir kādas nodaļas? Vizuāli plastiskā māksla ir divu veidu programmas, viena īsāka, viena garāka, bet principā viņš ir viss ietilpst vienā nosaukumā. Es ceru, ka man mākslinieki piedos, un es neko tagad nesajaukšu, Okay. bet tā secība, ka tev ir vairāki priekšmeti, arī sākot no mazākām klasītēm. Mākslā mums ir kursi, mums ir 7 kursi, pat bērniem. Kursi parasti pierasts, ka ir augstskolās, bet mums ir arī vismazākajiem kursi. Tad tev pirmā kursā, piemēram, tur ir 2 reizes nedēļā zīmēšana, 2 reizes nedēļā veidošana, kad ir kaut kas. Un tad ar to katru kursu arvien vairāk ir, tad nāk visādas mākslas vēstures un dažādi šie priekšmeti klāt. Un tad ir vienā no priekšpēdējā 5. kursā. Tiešām baidos tagad samelot, tu vari izvēlēties jau vairāk to profilu, uz ko tu esi. Teiksim, ir arī tekstils, ir arī koku apstrāde, skolā pieejama, ir arī fotomāksla, un ir daudz kaut kādi tādi smalkās nianses, uz ko tu ej uz to finālu, un ko tu vēlāk arī koncentrējies savam diplomu darbam, kas būs absolvējot. Pirms tā Stīgu, daudz stīgu. Tu zini, kas ir starpība, piemēram? stīga tā kā ģitāra, pieņemsim, tur es neteikšu, ka 5 ir daudz stīga, bet pieņemsim arfa, tad neredzēju. Šeit, Arfa ir daudz stīga. jā. Pareizi es pats Jā. sadalīju. Stīga un daudz stīga. Labi. Jautā. Un kas ir lociņa instrumenti? Violi, Jā, čēls, jā. kontrabas. Precīzi, man ir. Man ir bakalaurs mākslās, jau haidī. Jā. Un cik ir stīgas šiem instrumentiem? 1, 2, 3, 4, 5 būtu tā kā obligāti, manuprāt, ģitārai. Man tā šķiet, ka bija 5 vai 6. 6, sorry. Es nespēlēju, man nav muzikālā dzirde, tāpēc es gribēju jautāt. Mēs pirms tam ar Atvaru runājam. Maziņš intro. Tātad. Atvars Lakstīgala ir viens no zināmākajiem diriģentiem Latvijā un labi pazīstams arī pasaules mūzikas sabiedrībā. Viņš ir dzīvis, audzis Ogrē, studējis un izglītību iegūs Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmijā un Berlīnas Mākslu universitātē. No 2010. līdz 2017. gadam Atvars Lakstīgala bija Liepājas simfoniskā orķestra galvenais diriģents. Tāpat strādājis arī Vācijas, Skotijas, Šveices, Lietuvas, Itālijas, Brazīlijas, Turcijas un citu valstu orķestriem. Jā.
Tagad tu varētu izstāstīt tā, kā var būt tā, ka bērnībā tevi nepieņēma Emīla Dārziņa skolā un pateica, ka tev nav muzikālās dzirdes. Nē, zini kā, tas stāsts bija. Kā bija tas ir iespējams? Jā. Kā? To tu man teici pirms tā, man gribētu tas bišķi paskaidrot. Es esmu to padomju laiku bērns. 80. gadi, kad es uzsāku skolas gaitas pirmajās klasītēs, 80. gadu beigas un 91. gads, ja nemaldos. Tagad ir labs jau 44. Man ir 45. Tā kā mēs tā kā vienādi. Es esmu pat vecāks, bet ne gudrāks. Tālāk, no. Nu jā, un katrā ziņā tas bija tas laiks, es mācījos Emīla Dārziņa mūzikas skolā, tur bija tāda kora studija, vēl nebija Rīgas doma kora skola, tāda nepastāvēja, jo viņi bija visa vienā. Un tad bija tas 91. gads, un visāda atmodas laiks, bet es jau tur biju, un tas atmodas laiks bija tāds, kad, kā es vēlāk uzzināju, vienkārši, kad bija skolā ļoti daudz darbiniekus atlaidi, samazināju skaitu, gan audzēkņu skaitu, gan pedagogu skaitu, un vajadzēja meklēt iemeslus, kā teiksim, tikt no dažiem vaļā. Un viņi pateica tev, ka tev nevajag nodarboties ar mūziku. Nevajag nodarboties ar mūziku. Es neteikšu, ka es biju varbūt arī teicamnieks, bet to, ka man nebija dzirdes vai, kā man teica, vai galīgi nemuzikāls, ļoti, ļoti grūti man tā apgalvot. Es vienkārši klausos. Jūs nekad nevarat... Viņi varēja sabojāt šādu likteni. Viņi varēja mums atņemt atveru lakstīgalu. Ja mēs atņemtu atveru lakstīgalu, visus tos diskus, ko mēs redzējām. Un kopš tā laika es esmu ļoti, ļoti subjektīvs. Ja kādreiz kāds pasaka, arī man esot šeit kā direktoram, kādreiz kāds kolēģis, vai šitam tur galīgi neiet, vai tur šitam nav tāds. Tu tā baigi skeptiski uzreiz. Es saku pagaidi. Es saku nesaki tā. Tu nevar zināt. Šis ļoti svarīgi. Tas viss izveidosies. Dārgie vecāki, jaunieši, kas mums skatās, šito atcerieties. Ja atvars pats ir izgājis, patīk to kociņu, rikti forši. Ja atvars pats ir izgājis cauri šādām te bērnībā, un ka viņam pasaka, ka viņam ir zilots uz ausīm uzkāps, viņš nevar būt mūzikā un tā tālāk. Es mazliet normāla trauma tā ir. Un kas atvars lakstīgāli tagad? Bet šito stāstu atcerieties. Pārbaudiet divreiz no šīs sērijas. Šausmīgi sāpīgs stāsts. Labi, ka tu varēji būt foršs boksers. Jā. Tad respektīvi, man mamma aizveda uz citu mūzikas skolu, jo es ļoti gribēju. Es tiešām pārdzīvoju to. Tā man ir tāda zināma trauma. Tā mamma arī mūzika? Nē, man mamma ir šuvēja un tētis galdnieks. Ļoti klasiskas, latviskas teiksim tā, profesijas. Vispār ne ar mūziku saistīts. Okay. Vispār nekas, bet to, kā atceros, ka ar mūziku nodarboties, man bērndārzā vēl audzinātāji teica, kad atveram patīk būt, man vienmēr patika iet un visos pasākumos dziedāt dziesmiņas un būt solistam, un tas man bija tāds. Tad arī tā muzikāla audzinātāja ieteica, kad vajadzētu. Okay. Bet es tev, saki. Bet to, ko es vēl atceros, man ļoti patika zīmēt. Jo man tā mūzika likās tā, man patika būt skatus, man patika tur dziedāt, un tā, un visiem patika Lakstīgala, un dziedās atkal Lakstīgala, un arī iekodēts ir iekšā. Jā, bet man ļoti gribējās zīmēt, un nebija arī tās rocības, lai tur kaut kādas laba tur papīra krāsas, un nebija arī daudz kas pieejams, bet man ļoti gribējās jaunas ūdenskrāsas, es to kā tagad atceros, lai man būtu, un tad man vecāki teica, aiziesim uz to eksāmenu mūzikas skolā, viss būs kārtībā, nopirksim tev ūdenskrāsas. Un tā es arī izdarīju, aizvedu man uz Dārziņu skolu, es nokārtoju šos iestāju pārbaudījumus, un es tiku pie ūdenskrāsām. Man šķiet, ka ja tu varētu tikt vēl pie dziesmu svētku logo zīmēšanas, ka tu varētu uzzīmēt smukāku. Iespējams, jā. Viņš maksāja mazliet vairāk kā šīs Stanley & Sons klavieres. Klavieres maksā aptuveni ap 150,000 eiro. Tā kā māja. Šis logo, manuprāt, bija līdzīgas izmaksas. Tu varētu, es domāju, ka varbūt mans puika arī varētu uzzīmēt foršāku logo. Jo man nav skaidra tā izmaksa logo pret naudu. Jā, man arī nav. Vai ne? Tas ir... Bet tev bija, tu teici, ka tev ir balvas dabūja, kā
Jā. Mēs bijām pie tevis. Jā. 4 skolas kolektīvi piedalījās arī skolu jaunatnes Šīs dziesmu skolas svētku. kolektīvi 4. Jā, piedalījās. Un jūs dabūjāt balvas. Jā, un es personīgi esmu uzņēmies rūpi šajā skolā par skolas pūtēju orķestri. Okay. Ar skolas bērniem. Es ar viņiem jau strādāju, jau būs 5 gadi, kad aktīvi esmu ļoti mobilizēts jauniešus motivēt uz sasniegumiem, jo augstāki būs tavi mērķi, jo augstāki būs tavi sasniegumi, un ejam vienmēr, daram visu par 150-200%, un ejam vienmēr uz uzvaru. Un, ja tu domāsi, ka tu uzvarēsi, tu arī uzvarēsi, ja tu nekad nešaubīties par sevi. Un tas ir līdz šim mums devis ļoti liels panākums. Kā tu vari man izskaidrot to sapratni? Jo aforismi forši stēle, laba lieta, jauki. Jā. Bet kā tu vari izstāstīt mūzika dvēseles ierocis? Kā tu saproti? Tas ir tavs teikums. Dvēseles ierocis, dvēseles valoda. Ierocis vai valoda? Tas bija šī atšķirība. Gan. Šo, man liekas, es teicu kādā vairāk kā saistībā ar Ukrainu. Okay. Vairāk kā saistībā ar Ukrainu, jo es esmu ļoti kopš pilna mēroga iebrukuma. Es esmu bijis 5 reizes, tā skaitā līdz pat frontes līnijai, ļoti tuvu tur. Un īstenībā redzējis tās šausmas. Un viena no manām misijām arī Ukrainas kontekstā ir palīdzēt Ukrainas kultūra izglītības iestādēm, respektīvi mūzikas un mākslas skolām, kuriem ļoti trūkst resursu, kuriem trūkst mūzikas instrumenti, kuri vēlas muzicēt, kamēr viņu tēvi vai vectēvi karo par savas zemes brīvību, tikmēr viņi muzicē. Un es to pozicionēju, ka es viņiem vedu savus ieročus. Kad mūzikas instrumenti ir kā ierocis, jo kamēr viņi muzicēs, kamēr viņi dziedās, kamēr viņiem būs sava valoda, sava kultūra, sava dziesma, tas jebkuru nāciju stiprina. Es tev piekrītu, tu esi saņēmis Ukrainu, tu esi Ukrainas vienu no augstākajiem novērtējumiem saņēmis balvu, tā teikt, tā kā mums 3 zvaigžņu ordenis, tā viņiem ir kaut kā savādāk saucās. Jā, viņam tas saucās. Jo to es izlasīju. Jā, tas apbalvojums, kad ne ar ieročiem saistītais, tas atbalsts Ukrainai, kas nāk no manas puses. Un es īstenībā ļoti pateicīgs visiem Latvijas iedzīvotājiem, jo viņi ļoti atsaucās arī uz manu sociālo tīklu ierakstu. Ja kādam atrodas kāds mūzikas instruments, kurš varbūt jau krāja kaut kur putekļus vai kaut kur, kādam tas var būt ļoti svarīgi. Tu esi Černihivs, pareizi pateici nosaukumu pilsētai. Černihiva. Jā. Okay. Goda pilsonis? Goda pilsēta. Vai kas ir ar Černihivu un tu? Černihivu? Nē, es tas nebūšu. Tas ir cits deputāts. Tas bija cits deputāts. Cits deputāts, bet okay. Es vienkārši biju domājis, ka tev, vai pat par to tavu apbalvojumu, kas tev ir ko tev piešķir Ukraina. Ukrainas valsts augstākais apbalvojums. Jā, vai žurnālisti ir zvanījuši uz Ukrainas radu un jautājuši, vai šis te patiešām ir saņēmis šo te apbalvojumu? Nav šitādi ziņi bijuši. Tāda man informācija nav bijusi. Jo es savukārt lasīju, ka Egīlam Helmanim tāda situācija ir bijusi, ka žurnālisti absurds vienkārši. Saproti, kas par nonsensu vispār? Kā? Tā kā Egīls štancē pats sev ordeņus, un tad liek Facebookā, vai es nezinu, tur kaut kur, un tāpēc es jautāju par to tavu. Es īstenībā domāju, tas kaut kāds joks, nevar tā būt. Bet tu redz, ka nav. Bet tā ir realitāte. Tā ir realitāte. Nav smieklīgi. Tā kā smieklīgi caur asarā. Kas par sviestu ir? Oi, Haidī. Kā tu samanedžē to, ka tu vādi 2? Pirmkārt, tas jau viss ir pirmo reizi. Es sapratu, ka ir aizmetņi par operetes mācību iestādi, jo Latvijā nav operete. Vai tas tev sapnis ir vai kā? Jā. Pastāst par to. Respektīvi, opereti ir dziedošie aktieri. Dziedošie. Tā kā Nacionāla teātrī pārsvarā, ja? Ne, tas ir, tu jau ar mūziklu nejauc. Ok, sāsti. Jā, tu nejauc kāds ir tas? Respektīvi, opereta ir viens no žanriem, kas man ir ļoti, ļoti mīļš, un Latvijā arī ir operetes fonds, operetes teātris, tā ir vairāk kā privāta nevalstiska organizācija, kas organizē ar operetes žanru saistītus koncertus, izrādes un brauc pa visu Latviju un vienkārši aizpildi šo tukšumu, kas ir mūsu, teiksim, kultūras. Jā, labprāt, tajā kultūras laukā. Un kopš es tā vairāk pievērsos, tas bija no 2019. gada, kad es pievērsos šim žanram, un es secinu, ka tiešām Latvija ir vienīgā Eiropā,
kur nav ne muzikālais teātris, ne operetes teātris. Vienkārši nav. Ja mūsu kaimiņu valstīs tādi ir pat vairāki, pie mums nav nekā. Un tas man ļoti lika aizdomāties. Un kāpēc tā? Nu, skaidrs, 90. gados Raimonds Paulis kā kultūras ministrs likvidēja to. Vai tas bija pareizi, vai tas bija nepareizi tajos laikos? Nu, man ļoti grūti tagad būtu, es nebūtu objektīvs, ja es tur tagad to... Tad mums bija 10 gadiņi. Jā. Tieši tā. Es atceros, ka es tur biju vienu vai divas reizes kā maziņš bērns, kādu bērnu izrādi. Bet šodien redzot, kāds ir šī žanra pieprasījums un vēl... Es domāju, kāpēc? Kāds tev plāns? Es vēl pabeigšu. Okay. Mēs Latvijā ražojam, mēs sev postulējam kā mūzikas lielvalsti. Jā. Visā pasaulē, visur pa Latviju runā Ar kā logo. mūzikas. Jā. Bet mums nav elementāru lietu. Mums ir vienas no zemākajām algām vispār Eiropas Savienībā. Mūziķiem. Okay. Mūziķiem. Cik ir? Es nezinu. Man pats saki. Jā. Ja būs pa daudz, uzliks pī. Saki. Nē, pa daudz nav. Piemēram, arī tagad vienam no Latvijas orķestriem tagad vajag fagotu. Tu zini, kas ir fagots? Šāds. Nē, fagots ir... Es tev vēlāk parādīšu. Okay. Labi. Fagots ir mēlīšu instruments. Viņu spēlē sāniski, varbūt. Pagašs saksofons melnā krāsā. Jā. Okay. ļoti ekskluzīvs instruments. Ļoti ekskluzīvs. Bet to laiku, lai tev iemācītos, vajag. Tu sāc, piemēram, 7 gadu vecumā viņu mācīties, tu 20 gadu vecumā dabūni diplomu, un tu vari tagad dabūt darbu orķestrī, par kur tu nopelnīsi par to darbu 1000 eiro mēnesī. Uz rokas? Jā. Kā tu to fagotu dabū? Fagotu, un tas ir vēl cits stāsts. Kā viņš ir dabūt to instrumentu, ar ko viņš tos 1000 eiro Jā, principā darba devējs, ja tas ir profesionāls kolektīvs, viņš nodrošina, ka tev ir šis instruments. Bet īstenībā, ja tu esi kā brīvmākslinieks, ja tu gribi viņu apgūt, tas ir ļoti... Reko 150,000. Profesionāls fagots maksā sākot ar 10,000 uz augšu. Tev kā mūziķim tagad ir, lai gan ir tas olimpisko spēļu laiks, ziemas, tā kā... Bet arī paralēli iet tādas kaut kādas šķēpu laušanas. Es nezinu, vai tā ir šķēpu daudzskaitlī vai vienskaitlī laušana par to Raimonda Paula muzikālajiem dziesmu svētkiem, kur Raimonds Pauls ir pateicis, ka lūdzu, te nav nekāds Raimonds Pauls. Un no otras puses tā komanda, kas to taisa, saka, ka tas ir, kā tad nav? Kā tu uz tos skaties uz šo gadījumu? Teikšu godīgi, es neesmu ļoti iedziļinājies visā šajā, jo es neesmu iesaistīts ne tajā koncertā, ne arī plānošanā. Viņiem ir plāns vispār, kā sataisīt 40,000 cilvēku sadzīt un biļetēm un taisīt lielo koncu. Jā, bet es katrā ziņā pilnīgi noteikti, ka es ļoti labi pazīstu Raimondu Paulu, arī personīgi ļoti labi. Mēs esam kopā muzicējuši un visu, un es tiešām neticu, ka viņš kaut ko ir solījis, un pēc tam tagad izliekas, ka neko nezinu, kā tur arī no organizatoru puses, kad visam vajadzētu būt sarunāt. Nav tur gluži tīrs. Tas, ka es piekrītu par, teiksim, aranžijām, ļoti daudz, šis ir Raimonda Paula gads, un man liekas, katru dienu visā Latvijā notiek koncerti. Bet pelnīt bez Raimonda Paula nedrīkst darīt. Jo pirmais var jau darīt, bet paņemt uztaisīt tādu, kā tas saucās, viņi nopatentēja to nosaukumu. Tad viņi nopatentēja, atver Lakstīgals, es nezinu. Orķestra svētki. Orķestra svētki, jā. Un tu man pat nepajautā. Ko tu teiksi? Tu taču bišķi padusmosies, ne? Protams. Bišķi tā kā būs kādā sakarā, jā. Kādā sakarā, precīzi. Un tā tas tieši ir noticis. Tāpēc gribēju zināt, tev kā mūziķim tas no iekšas ir. Nē, tas man nav pieļaujams tiešām. Un, tas, kas iespējams bija saskaņots ar Raimondu Paulu, manā uztverē, jo tas ir cienījumi, ka ja tev ir jauns aranžējums vai kaut kāda jauna dziesmas versija vai tur interpretācija vai tur kaut kāds jauns salikums instrumentu, ka tiešām parādi maestro, jā, lai tas ir es vispār nepieļauju, ka tā varētu izdarīt, kad kaut kā viņu dziesmu parādītu, ar viņu to nesaskaņojot. Es domāju, ka tas iespējams tika izdarīts, bet netika uz kādu pasākumu vai
Es gribēju tavu kā tādu iekšējā cilvēku, kas tajā burbulī tomēr dzīvo, ka nevis tā kā es, kurš nezinu, kas ir fagot, pieņemsim, bet šo viedokli dzirdēt. Tie ir pašam interesanti saprast. Tagad sāki atvērt. Tu esi mākslas un mūzikas skolas direktors. Tas ir administratīvs darbs. Jā. Tu esi Ogres novada domes deputāts. Jā. Tas ir administratīvs darbs. Jā. Tu esi diriģents. Jā. Tu vēl pasniedz arī, jā? Orķestris šeit ir, manā vadībā. Jā. Vēl Liepājā kaut ko dari. Tā skaitā, es domāju, ar orķestri. Jā. Tas... Cik ir Latvijā Atvari Lakstīgals, kas šito visu dara? Kā tu to visu paspēji? Īstenībā, jo vairāk dari, jo vairāk var izdarīt. To es esmu dzirdējis. Jā, bet ļoti, ļoti svarīga plānošana šeit. Tiešām plānošana. Nenoliekuši, kad ir sarežģīti. Pagājušais gads man bija... Sievu redzi? Sievu redzu. Bērnus? Īstenībā bērnus arī redzu. Okay. Un jau arvien biežāk ir situācijas, kad viņi man ļoti, ļoti labi saprot. Viņi ir auguši tajā vidē. Tāpēc mēs ar sievu profesionālu mūziķu viņi ļoti daudz laika pavadījuši orķestra mēģinājumos. Man dēls bija maziņš. Es Liepājā diriģēju sarežģītu pilnu orķestra mūziku. Man dēls blakus pie diriģenta pults vienkārši zīmē. Tas liels troksnis. Un tā viņš kļuva par diriģentu. Un tagad viņš paziņoja arī, ka viņš būs par diriģentu. Es varētu savēju arī ņemt līdzi, viņš ņemtos, darītos. Bet vai es gribētu, lai viņš... Es negribētu, lai viņš būtu aktieris. Nekā gadījumā. Jā. Man šķiet, ka ne. Pietiks ar aktieriem. Pietiek mums aktieru. Tā šeit. Ja tiešām, ja man liekas par to, ka Latvijā pietiek aktieri. Zini, kā tas tā kā policistam, tu iedod steku, un viņš visu laiku šitā darīs. Man iedod širo zizli, ja? Arī zizlis. Nestek, un es esmu laiks. Tā kā spēka instruments. Tad man šķiet, kad ir aktieru pārprodukcija. Tā kā pa daudz viņiem nav vietas īsti, tur teātros, tur štatus samazina, ne tāpēc, ka ir pa maz naudu, bet vienkārši reāli, ir pa daudz viņu. Es tā kā to burbuli gan es pārzinu. Jā. Latvijas teātros. Kas ir ar mūziķiem? Tu gatavo mūziķus? Jā, ir ļoti dažādi. Tā kā es saku, šeit var apgūt, tagad arī man atmiņa neviļ 21 dažādi izglītības programma. Tas ir, ja mēs skaitām flauta, oboja, klarneti, fagots, saksofons, mežraks, trompete, trombons, eifonijas, tuba. Kas ir eifonijas? Eifonijas, tas ir tāds metāla pušamais instruments, kas ir ļoti maza tuba. Eifonijas, tas ir no kuras valodas bija pareizi tulkot, skaisti skanošs. Tas ir, kas pūtēji orķestros parasti pilda to melodisko funkciju. Kas spēlē melodijas. Okay. Labi, tu nosauc virkni ar instrumentiem. Jā, un tos visus var šeit apgūt. Protams, kad atnākot uz skolu, vecāks ar bērnu var, viņš uzraksta savu vēlamo programmu, un kā domā, kas varētu būt muzikas skolā top 3? Ja tu vestu uz bērnu. Noteikti basģitāra. Es tā domāju, ka bērniem tā kā man tā šķiet, man gan liekas, ka ir ļoti labi atbilstoši. Labi, minējums un kāds vēl variants? Saksofons, tāpēc, ka stilīgi izskatās un tur seksī. Jā. Klaviere. Jā, es to pateikšu, klavieres, bungas, ģitāra. Tas ir top 3. Okay. Bet es te pateicu par to ģitāru tieši, es pateicu vēl precīzāk, uz to basenu tā kā. Bet tas ir pēc tam jau. Basena, īstenībā tas ir uzreiz izstāst, tas ir tas pats, kas nevarētu teikt, ka tas pats, bet kontrabass. Ja tu labi māki spēlēt kontrabasu, tad tu mācies arī basģitāru. Stīgas skaņojās tieši tāpatās, tikpat daudz viņas ir. Es nezināju. Kontrabass ir tas, kurš stāv kājas. Jā, tu neesi redzējis, kad džeza koncertos, kad viņš nomaina, viņš paņem basģitāru, paņem kontrabasu. Nē, es neesmu redzējis. Jā, jūs paskaties kādreiz, jūs arī. Jā, tur nevajag tur tālu meklēt. Tad pašu mūsu slaveno Latvijas radio Big Bandu, kas ir mūziķis vienkārši, kas tā. Un atbilstoši stilam, kuram vajag tur smalkāk. Bet tad vēlreiz, labi. Tas jautājums bija par to, ka tie gatavot. Pirmkārt, man liekas, tas ir obligāta lieta bērniem šeit novadā
apgūt šīs te muzikālās un mākslas prasmes. Jā. Tas ir obligāti attīstība, motorika, domāšana, Jā. dzīves uztvere, tālākie dzīves varianti, ceļu sasniegšana, mērķu sasniegšana un tā tālāk. Tas ir caur darbību notiek. Jā. Un tā darbība, pieņemsim, notiek šajā mājā, kur tā attīstība sākās. Un katram mums ir kaut kāda vēsture. Jā. Tas ir obligāti. Nav svarīgi, vai viņš pēc tam būs zinātnieks, vai viņš būs skolotājs, vai viņš būs automašīnu servisās. Nav svarīgi. Jā. Bet vai viņš būs mūziķis? Ne jau visi tev te, cik tev te 1000 bija bērni, ja? Jā, Ne jau visi būs tev mūzikā 1000, konkrēti ap 400. Nu, okay, bet ne jau 400, tā kā uzreiz mums liekam, par to ir runa. Tas nemaz nav reāli. Teiksim, tā mana koncepcija, kad ir, teiksim, katru pavasari pirms vēl kādu mācību gadu noslēgums ir atvērto durvju dienas, kur es aicinu arī potenciālos, kas nāk bērniņus ar vecākiem, kad nāk un tad es taisu prezentāciju tādu, ka es pastāstu par visiem šiem instrumentiem, par visu, kas Viņi apsēžās šeit. Jā, viņi apsēžās šeit, es viņiem uzlieku uz ekrāna prezentāciju un pastāstu. Okay. Pastāstu, kas ir kas. Kā tas vecāks neko nesaprot no tā? Nē, tāpēc viņš var uzdot jautājumu. Okay. Par ko. Un es viņam stāstu, kas ir instrumenti, kur ir nosacīta pārprodukcija, kur ir ļoti daudz. Okay. Jā, un kur, principā, ja viņš kādreiz grib kļūt par profesionāli, izredzes ir ļoti minimāls, ja tu neesi ļoti spilgts un nenormāli motivēts. Okay. Bet ir tādi mūzikas instrumenti, kur mums Latvijā ir deficīts un kur mums brauc ārzemnieki. Kaut vai tas pats fagots, oboja, arfa, kas mums ir, trūkst mums šo mūziķu. Protams, ja vienā brīdī tā sametīsies, kad viņi atkal pieckāršosies, tad varbūt arī nebūs tā, kad visiem pietiks šī darba. Bet ja no tā norobežojoties, protams, mūsu virsuzdevums ir veidot vispār inteliģentu jauno paudzi, kas ir ar spēju domāt, ar spēju analizēt, ar spēju darboties komandā, ko man liekas, ka mūzika visvairāk un orķestris visvairāk, jo ja man te spēlē 50 bērni vienlaicīgi orķestrī, viņš spēlē to, ka tas, kas viņam, bet viņam jādzird visi pārējie vienlaicīgi. Viņam jāspēj tas, un to es viņiem mācu šeit. Tev jāspēj ne tikai nolasīt notis, domāt, ko tu teici, domāt par savu iepūtienu, bet dzirdēt vienlaicīgi, ko visi pārējie dara. Ar klavieriem līdzīgi iedomājies, ka tu spēlē ar 10 pirkstiem, un katrs dara kaut ko citu. Katrs pirksts. Tas ir teju 10 domas vienlaicīgi. Es pārspīlēju, un tu viņus spēj savākt, sakoncentrēt, un man liekas, ka nav labākas vietas, kā mūzikas skola, kur šīs prasmes apgūt. Un man liekas, neatkarīgi kādā tu aizies pēc tam profesijā, vai tu būsi ārsts, vai jurists, vai politiķis. Tu spēsi... Tev patīk būt politiķim? Tu esi politiķis? Jā, es esmu politiķis, bet man patīk... Cik ilgi es jau? Otrais sasaukums. Otrais sasaukums, jā. Un man patīk tad, ja es varu redzēt reāli kaut kādus savus darbus, kur es esmu vēlējies, vai kur ir bijis mans atbalsts, un kad es redzu, ka tas ir sasniegts. Ka tas ļoti gāja. Mēs ļoti liels sapnis, lai Ogrē būtu savu ģimnāziju un savu biblioteku, kur man acu priekšā. Un es arī par to ļoti degu, kas ir vienkārši. Un, kad tu redzi to realitāti, tad ir tie Jā, mēs redzējām realitāti arēnā. Es biju pilnīgā kosmosā. Es biju šokā. Šis viss kopā, kas šeit ir tapis, tas ir kaut kas tāds, ko varētu novēlēt katrai vismaz valsts pilsētai Latvijā un katrai lielākajai pilsētai. Tādai būtu jābūt. Visu laiku smaržo pēc jaunas mašīnas. Visu laiku mēs tā kā pa jaunu Porsche, vai Porsche, kā jau pareizi jāsaka. Porsche laikā, pa jaunu Porsche. Latvieši saka vienā veidā ārzemnieki savādāk. Filmēšanas komanda bija šokā. Mēs tā kā, wow. Vai tas ir Latvijā? Jā. Tas bija pirmais jautājums, vai tas ir Latvijā. Jā, neiešu atkārtot raidījumu. Bet tas tā kā sajūta bija tā kā, ja tu esi jaunā mašīnā smaržo. Tā kā viss, vai ne? Obligāti iesim arī ciemos uz Ogres ģimnāziju, bibliotēku. Kur vēl? Es nemaz negribu uzskaitīt. Šobrīd mēs esam Mākslas mūzikas skola. Labi, tāpēc es vienkārši domāju par to, ka tu saki, labi, galvenais ir menedžēt to laiku, bet, labi, tu esi tā kā, tevi atpazīst Ogrē uz ielas? Jā. Jā? Jo es runāju ar jauno mēru, un viņš teica, ka viņi neatpazīst. Jā, noteikti. Tāpēc, ka grūti arī pateikt. Divas sasaukums.
Nu, nav tā, bet Viņš vēl pasākums ir vadījis, un tā viņš jau kā no tās mākslas, Jā. tā kā bišķi no tā entertainment nāk. jā, Viņi viņš- neatpazīst, bet tev atpazīst. Bet tāpēc, ka varbūt tev ir tā mūzikas lieta, varbūt tāpēc, vai dēļ Nu, skolas. tā skatuves, es pieļauju arī, ka televīzija un viss kaut kur, kad es esmu ļoti daudz kur bijis. Manuprāt, tu esi stiprākais diriģents, reāli pēc spēka. Ja tu, Es neesmu nekad tādās kategorijās. es tā domāju, ka tu esi kāvies. Nē. Es man kā- Kaut kādā liekas, 5. klasē. Piektā varbūt. klasē? Jā, Ok, varbūt, Vinēji? kad- Jā. I see you. Jā. Es tevi redzu. Jā. Okay. Tev nav par to jājūtās tagad vainīgam. Normāli, bija, džekiem, bija. vajag dažkārt. Tas tur, come on, vajag. Bija, jā. Johaidī. Bija skarbi. Labi. Bērniņi nāk no vispār izglītojošām skolām, un nereti viņiem ir tā, ka viņiem ir 2-3 stundas, viņiem vēl nav nodarbības. Un viņi vienkārši te pavada laiku. Drošībā Un tāpēc, un zem jumta, jā. tāpēc viņiem ir konkrēta vieta atļauta, kur viņi drīkst šo tur ir telefonu. Jā, un tur ir zona, Zona, jā. kur drīkst šo telefonu atvērt. Jo nereti neiet runa tur tikai par spēlītiem vai kaut kādām izklaides lietām. Viņš kaut kā elementāri Lakstīgals kungs, bet nav nav. runa. Runa nevar iet. Jā, Puika manējais labo, ka es saku, vot, saku, lūk. jā, pareizi. 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 Tāpēc arī es mācos vadot tālāk. Jā, respektīvi, tas bērniņš viņš varbūt grib apstīties savu e-klasu, kas viņam ir uzdots. Viņš grib izpildīt to matemātikas vai angļu valodas mājas darbu. bērniņš saprot e-klasi? Ko tad? Bērniņi saprot e-klasi? Nu, ja viņš iet šeit, viņš arī iet vispārējā skolā, viņam ir mājas darbi. Tu esi kā teicis, lieto e-klasi? Es paskatījos, kas tur ir. Interesanti. Pārāk maz puika, lai vēl tur būtu baigā informācija. Jā, bet Nu, īstenībā nav ļoti tā, daudz vecāku nelieto e-klasi. Nav tā, ka baigi vienkārši, varbūt e-veselība varbūt ir bijusi sarežģītāk, bet līdzīgi, bijuši tā, ka nav baigi. Tā baigi tālu nestāvēja tie divi administratori, jo iespējams, kas taisīja šo adminu saucamie. Man tā šķiet, es tā skatos uz to. Man tā likās vismaz. Bet, nu labi, tad tev gribās izdarīt tā, lai Latvijā mums ir arī tas operētas teātris. Jā, Okay. pilnīgi noteikti. Kaut ko dari tajā visā arī? Es darīšu visu iespējamo, jā, jo Ogrēža uzņēmusies iniciatīvu to darīt. Pārskatāmā nākotnē ir projekts, Budžetā ir es ielicis kā izvēlēts iekšā par šo tēmu. Visu laiku par to tiek runāts. Okay. Bet, Jo tev ir lielāka instrumenta nekā parastam direktoram. Tev ir arī mandāts. jā, man ir viedoklis, un man ir tas noteikti ir plānos. Un es nevaru pateikt, ka mēs viņu uztaisīsim, bet es darīšu visu iespējamo, lai viņš būtu. Un lai viņš būtu tieši Ogrē. Jo man liekas, ka ir ļoti, ļoti piemērota vieta, gan galvaspilsētas tūms, gan arī vide, iespējas. Un tas arī, es domāju, dos uzplaukumu arī apkārtējai ekonomikai, arī kultūra izglītības iestādēm. Tu domā, ka šeit būtu tas pats operētas teātris pats Jā. par sevi, jā? Jā, pats teātris. Okay. Jo Dailes kurs pieņemsim tagad, ka ņēma jaunos aktierus, jauno, tā teikt, metienu, tad viņi lika lielu akcentu uz tiem dziedošajiem, lai būtu tie dziedošie. Jā, teiksim par operete. Operete ļoti, pats operetes žanrs ir ļoti nav lielas atšķirības no operas žanra, teiksim, tajā vokālajā manierē, Okay. vokālajā piegājienā. Ir kā paši profesionāli operas dziedātāji, kad opereti ir daudz grūtāk dziedāt. Tas ir daudz sarežģītāk un daudz lielāku vokālo meistarību prasa nekā dziedāt operu. Ko es ar to gribu pateikt? Ka tas nav tā vienkārši. Operetei varbūt ir no tāda skatītāja viedokļa ir tas, kā tu redzi, kad operete vienmēr ir ar laimīgām beigām. Tas ir vienmēr tā kā pozitīvi. Laimīgās beigas, ok. Jā, un operete pasakā. pēc tradīcijas ir visās valstīs iet tās valsts valodā.
Okay. Ja mēs ejam uz operu, tur ir itāļu, vācu, kas ir lielo dižgaru, jā. tad vienmēr opereta ir tā, kur ir katrā valstī ir savā valodā. Es šo nezināju. Jā. Vai mums ir, tā, paliek ar vien interesantāk. Tā kā mēs tā dziļi dīpojam iekšā. Jā. Respektīvi, nezināju, ka opereta ir latviski un opera ir tajā oriģināla valodā, kādā viņi rakstīta. Jā. Es to nezināju. Okay, jo tad, protams, ka tev arī vienkāršāk ir uztvert to informāciju. Tu saproti, par ko ir runa. Kaut gan opera tagad arī ir mūsdienās ir ļoti ērti. Teiksim, esot kaut kur ārzemēs, es studēju kādu laiku arī Berlīnē. Tur vispār bija tā, ka es sēžu, tur ir ekrāns jau pirms 11 gadiem, cik tas bija. Un tu vari valodu jau izvēlēties, kurā tu gribi to tulkojumu. Jau, ja, piemēram, opera iet itāļu valodā, es uzlieku angļu valodā un es redzu to, par ko tajā brīdī iet runa. Kāds tev pašam hobijs ir, ko tu dari, kad tu neesi ar skolu, kad tu neesi ar orķestri, kad tu neesi, es nezinu, tā kā visās šajās savās muzikālajās darbībās iekšā, kā tu vēl ko dari? Kad tu paguli, to tu negribēsi teikt. Jā, nē, bet to man patīk. Ja es zinu, ka es varu atļauties tagad pagulēt, un es tiešām to izbaudu, es izslēdzu visu ārā, lai man es izbaudu to brīdi. Kas man patīk un ko es daru ārpus, teiksim, diriģenta, ārpus direktora, ārpus deputāta, un, teiksim, es dzīvoju privātmājā, man ir neliela, bet jau vairāk kā 10 gadus. Steinway & Sons vērtībā iespējams. Es nezinu, es tagad tā... Mazāk. Ļoti maz māja, principā tādu, kā es arī vēlējos, un man ir dārzs. Man īstenībā nenormāli patīk rušināties par zemi, man ļoti patīk visu kaut ko darīt, man ļoti patīk kaut vai zāli pļaut, kaut vai puķis apkopt vai reizēm. Tāpatās man patīk tomātus un gurķus audzēt. Jo parasti sanāk tā, ka beigās viņi ir tik daudz, ka nav viņus kur likt. Man liekas, es tikai dažus esmu iestādījis to stadiņu. Bet man patīk tas process, kad no sēkliņas, kad tu reāli no tās sēkliņas, un kad izaug, kad ir tas dēsts, un tu ieliec viņu siltumnīcā, un kad tur ir tas rezultāts. Bet ko es daru savādāk? Es, piemēram, kādā no lielveikaliem es atrodu, teiksim, tas pats tomāts vai tas pats gurķis, kas man garšo, un es nogriežu no viņa šķēlīti, ielieku viņu trauciņā, apberu ar zemi, un viņam izaug tās sēklas. Šitāds mums esi zinātnieks. Nē, es nezinu, vai tas ir tā pareizi vai kaut kā. Jūs tā dariet? Jūs nopērkat veikalā tomātu, nogriežat šķēlīti, ieliekat viņu zemē un gaidat, kad izaugs jauns tomāts? Jo tu vienmēr var nopirkt gatavas sēklas, un tu redzi, ka tur tā bildīte, ka viņš tur izaugs tāds, un tur ir apraksts, bet es esmu patavs, es viņu pagaršojis, es gribu šitādu sev. Man liekas, tas ir metiens, kas ir uz tām sēkliņām rakstīts. Zini, kā viņš smuki nofočēts, kaut kāds photoshops uzlikts, un ej tu pēc tam pierādi, ka tas tā nebija, ka tā ir tā. Šī tā doma, ko tu teici, tas ir daudz konkrētāk, tāpēc, ka tu reāli redzi produktu, tu reāli no viņa paņem. Tas ir know-hows. To vajag atcerēties. Tad divas lietas. Pirmā lieta mums ir par to, ka divreiz vismaz vajag pārbaudīt savu, ja gadījumā jums kāds saka, jūs neko nedzirdat un nesprotat prom no mūzikas, vismaz divas reizes. Otrā lieta par šiem tomātiem vai gurķiem. Šis ir ļoti laba lieta. Šā ir ļoti laba lieta. Jā. Okay. Labi, un es tev pārtraucu. Un makšķerēšana. Tad beidzot izlīd makšķerēšana. Makšķerēšana. Atzīšos, jau ir tagad... ilgi gaidi? Nepilni. Tāpēc, ka es to pēdējo nosaucu, jo kādreiz tam ļoti daudz laika veltīju. Tev nav laika makšķerēt? Par kuru laiku? Man vienkārši nav laika. Tev ir makšķerēt? Bet man ļoti patīk. Tāpēc, ka tev varbūt patīk makšķerēt. Tas, ko es darīju, es neskatos kaut kādus arī, kad ir brīvāks laiks, kaut kādus rīlus vai kaut ko. Man patīk skatīt par makšķerēšanu. Tur to, kā viņi tur stāsta. Tas ir tā, kā es tagad to piepildu tās savas emocijas, ja es nevaru pats to praktiski darīt. Tu nevari? Es nevaru iedomāties. Man pēdējo 2 gadu laikā nav bijis. Ļoti aktīvi to darīju pandēmijas laikā. Tad bija tā iespēja. Vēl 2 gadu atpakaļ, kāpēc es saku 2 gadu atpakaļ, jo es aizbraucu tiešām uz nedēļu ar draugiem kopā uz Somiju. Vienkārši mēs to vienu veselu nedēļu darījām. Pilsēta, kurā dzimst leģendas. Tāds ir šis te slogans. Jā. Pilsēta, kurā dzimst leģendas. Kas šeit ir muzikālā frontē par leģendām? Tu noteikti pazīsti, zini. Opus Pro. Ok, kas vēl? Grupa Harijs Zariņš, kas ir tajā
tajā visā. Mūsu paudzes Atis Ieviņš, Antras Tafets, kas ir teiksim, tādas populārās mūzikas. Jā. Noteikti es tagad visus tev nenosaukšu, bet mūzikas instruments to operatīvi nosauc. Zini, kāpēc es viņus nosaucu tā? Tāpēc, ka es esmu diriģents un ir partitūra. Piemēram, iet 4 taktis, un man ir tajā sarakstā visi instrumenti, kas spēlē tajā, un to sauc par partitūru. Un es nosaucu to partitūras secību. Flauta, oboja, klarnete, fagots, saksofons, mežaks, trompets. Jā, tā kā alfabēts. Jā. Tāpēc es saucu mūzikas instrumentus pēc alfabēta. Kā vispār tagad? Labi, tas būs pilnīgi stulbs jautājums, kaut gan nav stulbi jautājumi, bet kāds notiek? Tīri personīgi interesanti tas ir. Tev, pieņemsim, ir orķestris, kur ir kaut kādi, pieņemsim, 30 cilvēki, pieņemsim. Jā. Pieņemsim. Vai maziņš tas būtu orķestris. Labi, 50. Nu, tad sākas 50. Jā. 50. Tev ir tātad, materiāls. Jā. Tev, teiksim, tas teātris vai opera, vai tas tev atnes šo darbu, lūdzu, atver, mēs šo gribam iestudēt. Jā. Tu paņem to darbu, tu aiznes viņu mājās, vienalga nav svarīgi, kur tu viņu aiznes, tu viņu sāc lasīt, un tu visu dzirdi? Palielam, jā. Tu lasi notis, viņas skaņot. Dzirdi? Palielam, jā. Ir tās reizes, kad ir jāpieiet pie klavierēm, lai tu saprastu, teiksim, tur kaut kādas tās attiecības, bet lielās līnijās, man pilnīgi skaidrs. Paņem notis rokā, un tu dzirdi. Es dzirdu. Ja ne gluži precīzus, teiksim, skaņu augstumus kaut kādā brīdī, it sevišķi laikmetīgā mūzikā ir ļoti būtu negodīgi pateikt, es visu dzirdu, jo tur ir tādi klāsteri, tur reizēm ir 30 skaņas vienlaicīgi, un nav tā, ka es dzirdu. Bet to kopējo muzikālo audumu, kas ir tas musturs, viss es redzu. Es vienmēr redzu, kuram instrumentam ir, teiksim, tā vadošā līnija, kuram ir vairāk harmoniskā funkcija, kā veidojas tā dramaturģija, tur nevajag neko. Tur vajag tikai acis un iekšējo dzirdi. Tad atnāc uz mēģi, tev ir 50 mūziķi, un tu jau esi izdarījis to savu mājas darbu, tā teikt, to deķi tā kā noaudis, un tad tu viņiem tagad paņem šito te, un viņi sāk. Tā kā aktieriem ir lasīšana, tā kā lasīšanas periods. Un tad viņi ņem to materiālu un sāk tur, tā kā ir arī rakstīts, tā arī sāk. Tagad viola, tagad bunga, tagad tas ir tur rakstīts melns uz balta. Tu savukārt stāv priekšā un dzirdi, to vairāk, to mazāk. Pieskaņot viņus tam savam audumam, ko tu esi izdomājis pirms tam. Pareizi? Jā, tieši tā. Tad tev ir izdomāts tas patterns, respektīvi, jau šeit. Un tu viņus pieskaņo pie šeit, pie sava. Bet man vairāk patīk, ka nav tā, ka tev atnāks un piedod, ka tev uzreiz pārstrās, bet pieņemsim, es nezinu, tu violu, paņem un izdara kaut ko tādu, kas tu, šitas ir forši. Jā, it sevišķi mūsdienu tādā demokrātiskā orķestra vidē, es ļoti pieņemu un ļoti arī sagaidu no mūziķiem īstenībā viņu arī idejas, viņu redzējumu. Man liekas, labs režisors teātrī arī līdzīgi, ja ir kādam aktierim kaut kāda forša pieejams, kā viņš to epizodu izspēlē, viņš, šitas ir īstais, un paldies tev. Un ar diriģentiem un orķestri ir līdzīgi, ja viņš kaut ko nospēlē tik spilgti, ka es pat negaidīju, ka arī tā var, šito lūdzu atstāju. Man ir bijis tā, ka es strādāju ar režisoriem, un es viņam prasu, kāpēc es to daru? Kāpēc man to darīt? Viņš saka, tāpēc, ka man vajag. Vai tu ratā? Kas tā atbild? Es to uzskatu, ka tas nav pareizi. Līdz ar to arī diriģents un orķestris nevar būt tā, ka tu spēlē skaļāk tikai tāpēc, ka es tā gribu. Tas nav tā. Ja tev nav skaidrs redzējums, kāpēc, kāda ir tā kopējā aina. Man, piemēram, arī viens no tuvākajiem diriģentiem, kur ierakstus ļoti vēroju un skatos un arī analizēju, ir taisaulē aizgājušais latviešu diriģents Maris Jansons. Man bija tas gods arī pie viņa spēlēt, ka viņš bija Latvijā. Es par sevi neizstāstīju, es arī profesionāls mežaznieks, arī operas orķestrī Bedrē nospēlēju 8. Tev bija mežraks, manuprāt, kabinetā uz skapja. Jā, tāpēc, ka es ceru, ka viņš tika piefiksēts. Es profesionāls mežaznieks, un man bija tas gods pie Maris Jansona. Tavs instruments ir mežraks. Jā, un tas kas man ļoti patika, ka viņš tur nesaka, jūs tur spēlējat klusāk, jūs tur skaļāk. Viņš saka, es te gribu saulēktu virs ezera ar mazu miglu. Un viņš pasaka to,
un sāk spēlēt, un tu dzirdi to skaņā. Nevis jūs tur bišķiņi tur klusāk, jūs tur skaļāk, jūs tur spicāk, jūs tur kaut ko tur, vai tur tā. Viņš pasaka ainu, kur viņš grib. Tas man liekas, Jā, tas diriģenta viņš uzzīmē to auru, kā mēs sākām šodien. Un ja ir diriģentam skaidrs, kā viņš redz to bildi, kādu emociju, tad arī tas klausītājs to sajutīs. Un kā tu redzi šo bildi, šo auru ar mākslas un mūzikas skolu? Es gribu vienkārši to tā kā savilkt kopā. Kā tu to redzi? Tev ir taču viņa. Tev ir taču patērns izveidojies. Jā, katrā ziņā es gribu nemitīgu Noteikti vēl grib vairākas flīģeļus. Vairākas flīģeļus, jā. Es gribu attīstību. Tas, kas man, atzīšos, nav vēl līdz galam izdevies, un ko es gribu, to sadarbību, mūziķiem ar māksliniekiem. Arī bērniem savā starpā. Ikdien meklēt tos atslēgas veidus, kā viņi var viens ar otru sadarboties ar ikdienā. Protams, kad mākslā notiek izstādes atklāšanas, tur bērni muzicē, mums vajag kaut ko izdekorēt atkal mūzikai svētkos, tad atkal ir tāda, bet tā ir vairāk tāda tehniska, bet tieši to ikdienas sadarbību, tas ir tāds mans vēl nākotnes izaicinājums, jo, lai gan ir tuvas šīs lietas, tomēr mūzika māksla ir ļoti atšķirīga. Ja mūzikā šeit ir viss balstās uz individuālajām nodarbībām, respektīvi viens skolotājs, viens audzēknis. Tas ir, arī izmaksas ir stipri dārgākas. Mākslā tās ir grupu stundas. Tas ir tās būtiskās nianses. Bet uzdevums ir līdzīgs. Gūt teiksim, emocionālo kaut kādu baudījumu, emocionālo gandarījumu, skatījumu, vispārīgi kaut kādu fantāziju, redzējumu. Kad tu esi tāds populārs cilvēks, Ogrē tevi zina, mūzikas pasaulē tevi zina, ko tu Saimi nestartē? Nē, uzreiz konkrēti. Nē. Kāpēc? Tur mums bija tas Platpers, bet Platperkungs jums tur galīgi nebija ko darīt. Tas mans personīgais viedoklis. Mans arī. Tavs arī? Okay. Mans arī, tāpēc. Un arī es domāju, ka maestro Raimondam Paulam nevajadzēja tur būt savu laiku. Tas ir teiksim, tāds mans personīgs viedoklis. Jo? Es gan par Platperu, gan par Paulu. Kāpēc? Tāpēc, ka mūziķi vai personības? Kas? Mūziķi personības, bet tāpēc es neesmu tik ļoti politiku analizējis, pētījis, neesmu politoloģiju studējis arī, bet ka tu reāli nevari panākt labu rezultātu, ja nav kaut kāda intriga, ja tev nav kaut kāda ļoti liela sakaru, vai tev nav kaut kas, ja tu neesi tajā aktīvajā koalīcijā, nezinu, ka tu reāli vari redzēt. Tev taču notiekās tajā Ogres domē, tur visu laiku ir intrigas. Nenormāli. Tas ir tā kā... Es neesmu redzējis interesantāk pašvaldību, man tašķi. Man liekas, tā liekas, jā, ir tā. Bet šeit es varu redzēt to rezultātu ātrāk. Bet tev tajā atvar, nerauj iekšā. Nē, es māku tomēr distancēties, salikt visu plauktiem. Kādreiz šiem deputātiem vajag, tā skaitā pašvaldībā un Saimā, tā kā, lai viņš kļūtu par to deputātu, viņam vajag iziet psihisko pārbaudi. Jā. Piekrīt? Jā, es piekrītu. Okay. Tieši... Vajadzētu atvar forši sārodē. Jā, un īstenībā arī... Es esmu tam mācīts, jo īstenībā diriģentam ir ļoti, ļoti svarīga šī saskarsmes māksla. Līdzīgi tāpat kā režisoriem vai sporta klubos treneriem ar komandu. Tev ir jāmāk atrast šī valoda, šī pieeja, jo mūziķi ir dažādi. Jebkurā kolektīvā ir dažādi. Vienkārši tev atrast šo kompromisu, ka tu esi reizēm stingrs, ka tu esi prasīgs vadītājs, bet tāpat laikā ļoti, ļoti koleģiāls un ļoti, ļoti cilvēcīgs. Tev baigi respektē, tagad, kad mēs nācām iekšā skolā, tev baigi respektē. Tev sauc par šefu un tā, un tev respektē. Tā, tu esi stingrais. Es sev tā reizēm liekas, ka... Nē, man pašam prasītos reizēm, es esmu ļoti, ļoti emocionāls, tā kā mūziķis. Man pašam reizēm prasītos, kad es varētu būt stingrāks, un nevienmēr es pasaku uzreiz to, ko domāju.
Es varbūt tagad atklāju savas vājās puses, Okay. bet tas ir tas, ka jo reizēm ir kaut kas, kas sāp arī, teiksim, tā sadzīvē un arī vadot skolu. Bet ka es nepasaku uzreiz, un pēc tam es domāju, man vajadzēja pateikt uzreiz. Bet tas ir tas, ko es vēl sevī reizēm mēģinu iekšēji salauzt. Jo es kā diriģents esmu pieredzējis visas savas emocijas, visu, ko es sajūtu, izlikt mūzikā. Es saku tajos tēlos, tajos gleznot. Atver, lūdzu, piedod man, ka es bakstīju savu motors. Es jau gribēju teikt, nesalauzt tikai, tu vari bakstīt. Es piedod, tas ir dārgs un vispār viņam ir reāla vērtība. Rožu koks, tas ir galā. Ne tikai, es domāju, materiālā vērtība, bet tas ir tavs instruments, ar ko tu diriģē 50 plus vairāk cilvēkus un kaimiņš vienkārši kaut ko bakst. Es ļoti atvainojos cienījumiem mūziķi par šo necīņu pret šo instrumentu, kas arī ir instruments. Jā. Es ļoti atvainojos, tas nebija tā domāts, bet es jau teicu, ka jūs nedesmojaties. Labi, Atveru, tu arī nedesmoji. Sarunāsim. Labi, runājot par to, ka mums sanāca saruna, vai es tev ļoti pārtraucu? Nē, man liekas, sanāca ļoti labi. Jā? Jā. Forši. Jā, kā no malas bija interesanti. Jā. Es tev novēlu, Atver, biežāk ar mani satikties. Jā. Es ļoti priecājos ar tevi. Man liekas, mums vēl daudz ko būtu runāt. Jā, un neiekrist nevienā no atvariem. Jā. Paldies. Paldies tev par laiku, ka tu atradi laiku ar mani satikties. Jā. Forši. Viss. Es tiešām priecājos. Man ir jāiemācās atvadīties. Tiekamies. Čau visiem. Vēl jāsaka, abonējiet un tur piespiediet visu, kas ir jāpiespiež, lai jūs ātrāk visu zināt. Like and share, jā. Jā, paldies. Vai paši sākam vēlreiz pateikt? Sveiki. Nē, es neteikšu. Kāpēc tev vajag? Nē, viesnē. Tāds tu esi. Tā būtu tikai man. Hey, come on. Nekas traks. Labdien. Ne, tu galīgi ratā, man ūdens ir pa pusi izdzērts, un tu pēkšņi tur nav, ko tu tagad maini te. Es nekad es speciāli nesveicinos. Es arī nesveicinos pirms tam. Es speciāli to nedarīju. Tu neko nesi? Es arī neteikšu. Man pats galvenais operators pasaulē saka, ka man ir jāsasveicinās. Bet es nesveicināšos. Nē, mēs vienkārši sākam runāt. Tā tas arī notiek. Tāpēc, ka dzīvē arī tā tas notiek. Vienkārši sāc runāt. Tā arī šeit. Mēs vienkārši sākam runāt ar Atveru. Jā. Jā. Būs laba saruna.